Mūzika apgaro visu pasauli, dod dvēselē spārnus, veicina iztēles lidojumu. Mūzika atdzīvina un iepriecina visu eksistējošo. To var nosaukt par visa skaistā un cildenā iemiesojumu. Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Esiet sveicināti, klāt jau trešais Riharda Fedotova radošo darbnīcu raidījums. Riharda Fedotova radošajās darbnīcās šovakar viesosies cilvēks, kurš iespējams pirms 30 gadiem kopā ar pāris dombiedriem vispirms ienāca šajā telpā, Centrāla tirgus zivju paviljonā, nopirka pāris zivis, tās uzcepa un tad nolēma nodibināt vienu no svarīgākajām aizvadīto 30 gadu grupām šeit pat Latvijā. Grupas Jumprava viens no galvenajiem kodoliem, Aigars Grāvers, šovakar saspēlēsies ar Rihardu Fedotovu. Redzēsim, kā viņam ies, bet kā īpašo uzdevumu es viņam uzdošu izpildīt vienu gabalu par zivīm. Tāpēc arī mēs esam zivju paviljonā. Gabalu, kur Roberts Gobziņš sarakstīja pirms 25 gadiem kopā ar Vācijas kultu diskžokeju Westbamu. Roberts Gobziņš leģendārākais skaņdarbs, tā nosaukums ir Aka, Aka. Es gribēju šeit satikties ar Robertu, bet viņš ir pats aizbraucis makšķerēt. Tāpēc es ceru, ka šajā vietā man izdosies satikt vēl kādu cilvēku, kas pirms 30 gadiem gan ir bijis šeit, gan arī atceras to laiku, kad Jumprava sākās. Sveiki, kā jūs sauc? Tātad mani sauc Daiga. Vai jūs atceraties, ko jūs darījāt pirms 30 gadiem šajā pašā dienā? Man bija 17 gadi tad. Skaidrs. Un vai jūs atceraties pirmo reizi, kad jūs dzirdējāt grupu Jumprava? Tā varētu teikt, bija mana jaunība Jumprava. Sevišķi mīļa Ziemeļmeita. Vai jums šķiet tā ir vispopulārākā Jumpravas dziesma? Varētu teikt, ka viena no populārākajām. Vai jaunībā jūs arī bijāt uz kādu no Jumpravas koncertiem? Protams, mēs tieši pretējā Daugavas pusē dzīvoju, un tad mēs pat citreiz bija tā, kad laivām pārīrāmies, lai tikai tiktu uz Jumpravu, uz viņu koncertiem. Kas toreiz notiek tajos koncertos? Mūsdienu jaunatnē, nezinu, cilvēki ārdījās tāpat kā mūsdienās? Kā ārdījās, mums visiem patika Jumprava. Arī tagad viņa nav slikta. Patīk klausīties tieši tā. Mīļš, paldies jums! Čau! Atkal tiekamies Omā, radošajās darbnīcās. Un šonedēļ ir tāds, kā tāda dzīva leģenda mums viesojās. Ok, skaidrs. Ja es paņemu kaut ko tā kā garāk, tad jūs atāk garāk, jā? Jā, pilnīgi brīvi vienkārši. Jā, es atsūtīšu nozagto, jā. Davai, nu čau. Es toreiz nozagu visu Jumpravas repertuāru. Tikko man zvanīja Aigars Grāvers, vai es nevarētu viņam kaut ko atsūtīt no viņa dziesmām. Tagad es to nozagto materiālu, ko es esmu nozadzis savā kompjuterā, pārsūtīšu šim izpildītājam un dziesmu un vārdu autoram. Izspēlēm vēlreiz šito te, neņem tālāk. Visu vai tikai no otrā panta? Nē, ņemam visu no sākuma, bet vienkārši ir īsākām tām daļām, kuras var pasūtīt. Šovakar man būs dubulta loma šajā visā pasākumā. Es ne tikai apskaņoju, bet arī rakstu. Iepriekšējās nedēļas man bija palīdzīgas rokas, kas man palīdzēja arī ar rakstīšanu. Bet, šobrīd man būs jāgriežās turp un apakaļ. Personīgi priekš manis viņš ir kā tāds Deivids Bovijs no filmas Labirints vai Pūķis no Bezgalīgā stāsta. Viņš ir tāda bērnības leģenda. Un viņa dziesmas, protams, ir ļoti daudz iespaidojuši manu mūziku arī un vispār skatījumu uz kaut kādu vairāk tādu elektronisko un popmūziku. Tā kā man ir liels tāds gods, kad es varu viņu iesaistīt šajā projektā. Un, protams, katru reizi, kā ar katru solistu, ir pilnīgi savādāk. Un mēs mēģinām darīt kaut ko tādu, kas Latvijā varbūt līdz šim nav noticis tik daudz, un eksperimentēt un improvizēt tieši popmūzikā ar to mūsu kaut kādu zināmāko izpildītāju dziesmām. Ādātīgi laiku jūt, es strādāju, bez tevis tādam vajag būt. Kīs un garš,
Bau, jā, apstāties. Jā, apstājies. Un pēc tam to 15 dziedāt, to taisīt tikai build-up, nespēlēt. Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Jā, man tagad intervija iet, es tā īsi baigi runāt varu. Visiem mūziķiem, jauniem, veciem, māksliniekiem, jauniem, veciem vai jebkādiem cilvēkiem, kam interesē mūzika un māksla, lūdzu nāciet uz Omas Briljantu istabu ceturtdienas vakaros. 9:00 sākās koncerts, katru reizi ar citu solistu, pēc tam ir jam sessions. Un sestdienās jūs varat vērot šo raidījumu vai tādu apskatu no šī pasākuma 10:00 vakarā. Tāpēc tiekamies Omā vai Rīga TV24. Sveiks, Agar! Sveiks, Tom. Kā tev labi iet? Var iztikt. Es šodien biju centrāla tirgu un neprasu, kāpēc. Es biju zivju paviljonā un es prasīju vienai zivju pārdevējai, vai viņa atcerās Jumpravas pirmos soļus. Un par brīnumu viņa to ļoti labi atcerējās. Viņai tajā laikā esot bijis 17. Un viņa teica, ka tas, ko jūs darījāt tieši pirms 30 gadiem, tas esot riktīgi norāvis viņiem jumtu. Kā tu pats to laiku atceries? Es kā jau visi jaunieši. Kaut ko ņemās savā nodabā. Darbojās, ir mērķi, kaut kādi ir ideāli, pēc kā tu skrien pakaļ un kaut ko darbojies. Un kaut kam tu ej pāri, kaut ko tu samini pa vidam un kaut ko tu nepamani, protams, tā mērķa vārdā. Tāds traks laiks. Es domāju, ka daudz jaunieši atcerās to laiku tā. Tad laikā vispār jau likās, ka enerģija var daudz ko panākt. Ne tikai tādu personisku enerģiju, bet arī ar decibeliem. Un tā likās, ka tas ir tas spēks. Un tā likās, jo tajā laikā jau aparatūra bija ļoti švaka. Laba aparatūra nebija. Nezināju, ko nozīmē laba aparatūra. Kad mēs pirmoreiz nonācām ārzemēs un sapratām, kāda ir laba aparatūra, sapratām, ka tāds aparatūras nemaz tik skaļi nevajag spēlēt. Tāpat labi skan. Mūsdienu jaunatni klausoties agrīno Jumpravu, esmu daudz dzirdējis, uzskatu, ka jūs tajā laikā Latvijā reflektējāt to, ko citur darīja jaunā viļņa elektroniskākie pārstāvi, un ļoti daudz bieži vien Jumpravu mēģina ielikt tajā pašā plauktā, kurā atrodas britu leģendas Depeche Mode. Tāpat kā es varētu šodien salīdzināt ar raidījumu formātiem, ko pārņem no ārzemēm. Ja? Raidījumu formāti gatavi, tā kā ņems, nekļūdīsies. Savus raidījumus Latvijā maz, kurš tājas autoraidījumus. Paņem no ārzemēm gatavs raidījumus. To saprot, formāts, ja? Garām neaizšos. Un es par to domāju, kāpēc mēs tā kā uz to Depeche Mode aizgājām. Mūzika jau, protams, savādāk. Mūsu mūzika nebalstījās uz blūza pamatiem, tā kā Depeche Mode, ja? bet tā forma varbūt tas bija tāds piesaiks, lai nodrošinātu sevi, ka tomēr redz vēl spēlē, tad viss kā tā drīkst, ja? Varbūt tā forma pati tāda bija aizgūta, tas izskats un viss kā, jo varbūt tas drošības vairoks, es pieņemu tādā brīdī, ja? Bet mūzika jau pielīdzināja, ka jūs jau kopējat Depeche Mode. Varbūt ārēji, varbūt tas pirmā brīdē tā bija, jā, protams. Un pēc tam jau vajadzēja sakritības kaut kāds vēlāk, ja vajadzēja pats par sevi. Sākumā bija tā, pēc tam jau mēs vairs Depeche Mode neskatījām. Mēs vienkārši maucām tā, kā mēs maucām paši. Kā gāja mēģinājumā un kāds tev ir sajūtas par šovakar? Dīvainas ļoti. Nē, es tā piegāju tam visam tā ļoti radoši. Es nācu uz mēģinājumu. Un arī es domāju, šis vakars man būs tāds mēģinājums viss. Un faktiski es jau nācu gūt tā kā Rihards man solīja arī, ka kaut kādas jaunas emocijas, jaunas piedzīvumi. Un es jau, koties vai no tiem pašiem gabaliem, es jau otrais, man nav interesanti spēlēt. Viņas tā kā mēs spēlēsim parīt, tur paši gabals, pēc 2 dienām koncertā. Man tiešām tas arī interesē, kā viņi to redz, kā viņi to saprot, kur viņiem liekas. Es vairāk tā kā pētu un klausos, ko tie puikas domā un jūt, un nekā uz sevi esmu šobrīd vērsts. Tā es pats arī kaut ko piespēlēju, bet man nav tāds mērķis kaut ko tur parādīt šobrīd vai nospēlēt. Man vairāk interesē, kā tie čaļi. Labi, Aigar, paldies par sarunu. Vēl tev veiksmi vakar koncertā, kurš tūlīt arī sāksies, bet mums ir tāda tradīcija šajā 2. sezonā, kur mēs rādām pa televizoru. Mūzikas veikals Upe man ir iedevis dažas plates, un tad es varu izvēlēties, ko uzdāvināt mūsu viesiem. Tu pats var izvēlēties, man ir trīs foršas plates. Man ir Sweet, man ir hip-hops, ko Dr. Dre ir samiksējis, un T-Rex. Kas būs tava izvēle? Man liekas, ka gan T-Rex, gan Sweet abos gadījumos ir lielāko hitu izlases. Es redzu, jā, bet, nevar izvēlēt. Abi baigi labi. Labi, es ņemšu Sweet, jo es viņus dzirdēju pirmos šos te, un
Man liekas, ka viņi šī grupa apsteigusi visu savu laiku. Viņi tagad skan kā būtu tikko ierakstījušies. Jā, man tiešām patīk, ļoti patīk. Viņi daži gabali, klausos, tad liekas, ka viņi tā kā ir jau laikam pārlika. Nē, ļoti patīk man šī grupa. Super, priecājos. Paldies. Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Labvakar, Omas Briljantos, labvakar Rīga TV24. Esiet sveicināti kārtējā radošajā darbnīcā. Vakar vaininieks Rihards Fedotavs man blakām. Rihard, načurp. Rihard, cilvēks, ar kuru šovakar tu sadarbosies radošajās darbnīcās, man šķiet, ka viņi droši vien par radio pirmo reizi te dzirdēja, kad tev bija kā 2 vai 3 gadi. Vai tu atceries to laiku? Tieši tā, es atceros to laiku, un šis cilvēks ir dzīva leģenda. Un jāsaka tā, ka man ir bijis tas gods mūžā uzstāties ar daudziem slaveniem māksliniekiem un ceļot apkārt pasaulē. Taču Aigars Grāvers un grupa Jumprava ir milzīgs ietekme manā mūzikā un vispār attīstībā. Tāpēc man ir milzīgs gods, kad arī šajos radošajās darbnīcās ir šis cilvēks atnācis šovakar un liels satraukums pozitīvs šī vakara turpināšanai. Satraukums par to, kas šovakar notiks, ir ne tikai tev, bet arī visiem mums, kas to klausīsies. Dāmas un kungi, Omas Briljantā, taisam troksni Rihards Fedotovs, pavadošo grupu un Aigars Grāvers. Labvakar, jā. Ir ļoti... Man kādreiz, kad es biju maziņš, man likās ļoti jocīgs vārds leģenda. Man likās, tas ir kaut kas tāds ļoti akmens laikmeta. Kad man saka, tu esi leģenda. Man likās, ka es esmu akmens laikmeta. Kaut kas tāds. Nu labi. Tāds būs improvizācijas vakar šovakar. Mēs te puišiem pirms dažām stundām salikām dziesmas. Un čaļi bija tā mēģinājuši, trenējušies. Un mēs kopā arī tāpat patrenējāmies kādu laiku. Bet būs faktiski tādas versijas par tiem gabaliem, ko es esmu dziedājis un vēl joprojām dziedu. Tādas versijas būs, vai ne? Es pareizi pateicu, jā? Jūs tā domājat, jā? Tad šeit lejā, jā? Otrajā stāvā nespējas atsaldēt mūžīgo ziemu. Šeit, lejā, šeit, pirmajā stāvā. Izmaiņas otrajā stāvā nespējas atsaldēt mūžīgo ziemu. Šeit, lejā, šeit, pirmajā stāvā. Es nojaušu, kas ir noticis otrajā stāvā. Manu mieru tas nespēj izgrūstīt. Es nojaušu, kas ir noticis otrajā stāvā. Mani tas neinteresē. Mans prieks ir vējā, kurš ienāk caur atvērto logu. Pie šī sējā mani interesē tikai tas. Mans prieks ir vējā, kurš ienāk caur atvērto logu. Pie šī sējā mani interesē tikai tas, kas notiek šeit lejā. Es jau šodien mēģinājumā teicu, ka man šī vieta, kad es ienācu iekšā, man šī vieta uzreiz asociējās ar šeit lejā. Šie griesti un tā atmosfēra man likās ļoti pateicīga.
organisms ārprātīgi laiku jūt. Es strādāju, bezslēgas tādam vajag būt. Tik īs un garš ir pseidonīms, kas zina, tik tālu katram jāiet mums. Tur nedrīkst būt gadījums, šis laiks mums sapņos, gan man neteikums. Mans organisms ir īslaicīga pasaule. Viss sācies beigām, jo tā tam tomēr vajag būt. Negaidām mūs vairs neviens, es jūtu visu to, kur nejūt siens. Un nerīstos, un nespārdots, jo samakslotais skatīts ir alkohols. Mēs pacēlies ir jau virs mūsu galvām, varbūt tik nereāli šis jaunais prieks. Liekas neizkustināt šo klinti, ārpār veselīgas traumas plūt. Šis ir mans auto, aerodroms tās, tos augums prasakās, un tas nav nekas. This is my servant, and this is my car. I want to drink and I drive to the barn. Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Fedotovs, Agars Grāvērs, dāmas un kunga, Omas Briljanta istaba radošās darbnīcas arī šovakar. Kā mums ir ļoti labi zināms, pašā noslēgumā mums ir vēl viens uzdevums mūziķiem, ekspromptum uzdevums, kas ir jāveic, kuru uzdevums ir nospēlēt dziesmu, kur iepriekš nav zinām. Un šai sakarā šodien domājot par Agara Grāvēra uzstāšanos radošajās darbnīcās, es izvilku no skaņplaša plaukta iespējams vienu no visretākajām vinila skaņplatēm, vismaz tās mūzikas kolekcionāri šīs skaņplates kopijas mēģina medīt daudz un dikti. Un vispār šī izlase ir, tieši tāpēc arī tas ir retums, šī izlase lepojas ar daudziem milzīgiem grāvējiem. Tur ir iekšā Dāma Pops ar varbūt rīt, ir Baušķinieka milzīta Ilzīte, ir Jauna mēnesis pārcēlājs un ir
viena dziesma, kas īpaši diskžokeju vidū ir iecienīta, un tās cover versijas arī šovakar kopā ar visiem Olmas Briljantu istabas apmeklētājiem un televīzijas skatītājiem vēlētos izdabūt ārā gan no Riharda un pavadošās grupas, gan arī no Aigara. Paņemsim un paklausīsimies mirkli. Kas diez tā ir par dziesmu? Leģenda vēsta, ka Roberts Goziņš šajā gabalā esot kopā ar Vācijas leģendāro diskžokeju Westbam samplējuši arī kaut kādu rumāņu folk mūziku. Vai tas tā ir vai nav, man neizdevās Roberts šovakar dabūt uz šo vakaru, bet noklausīsimies leģendāro Aka skaņdarbu, kas šogad svin 25 gadu dzimšanas dienu Riharda Fedoto un Aigara Grāvera izpildījumā. Aka arī šovakar Olmas Briljantos. Šī versija man ļoti patīk, un tās beigas, kā Rihards man šķiet pārveidoja nedaudz savādākā ritmā to visu, un protams, arī savādākā aranžējumā bija ļoti forši un feini, man liekas. Pavisam vienkārši, kā patīk? Forši. Un kas bija pats visforšākais moments visā vakara koncertā? Kur dziesma tev vislabāk? Pēdējā. Kāpēc? Tāpēc, ka tādā versijā viņa nekad, protams, nav bijusi dzirdēta. Un tāpēc, kad Aigars Grāvers ļoti iespējams kaut ko sevī salauz, lai to vispār izdarītu. Runājot par Grāvju uzstāšanos, jāsaka, ka James Bonds arī atvaļinājuma laikā ir James Bonds. Par to mēs arī pārliecinājāmies šovakar. Un vēl es gribētu teikt, ka ja mūzikā, ja dziesmā ar muzikālo un saturisko kodolu, viss ir kārtībā un viņš ir labs, tad mēs pārliecinājāmies, ka arī eksperimentējot un improvizējot, šīs dziesmas neko nezaudē no sava šarma. Lieliski. 10 balvu sistēmā kādu atzīmi tu dot jaunajiem ceļiem? Tas ir tiešām to 10 baļu vērts. Riharda Fedoto radošās sesijas oriģinālais Daft Punks Aigars Grāvers šovakar kopā ar jums. Katru sestdienu 22. mēs tiekamies TV Rīga 24 ēterā. Trešdienās agri no rīta 8:05 LV. Un, protams, arī nākamā ceturtdien dzīvajā šeit Olmas Briljantos, kad uz skatuves kāps laikmetīgās elektroniskās mūzikas un dzejas vīri Ansis un Orioli. Līdz tam sargiet sevi vislabākā!
Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas.